Hei, skatītāji! Šodien iepazīsimies ar tādu lietu, kā aprēķinu veikšanu izklālapās. Dažreiz rodās jautājums, kāpēc tad man kaut kas tāds ir nepieciešams? Es taču to varu darīt uz kalkulātoru, aprēķināt un ierakstīt. Tāda maza vienkārša atbilde. Izklālapas kā tādas mums ir kā viena liela kopēja darba grāmata. Un tajā brīdī, ja man ir jāveic vairāk aprēķini, kas savstarpēji ir saistīti, tad vieglāk ir strādāt ar ievadītiem datiem, kurus mēs aprēķinam, ar tālāk, ar kuriem mēs strādājam, piemēram, vienā aprēķinā, pēc tam nākošajā un nākošajā. Nevis katru reizi šo te vērtību pārrakstīt. Mēs savā ziņā ietaupām savu laiku un arī ietaupām šo iespēju novērst tādu lietu kā kļūdas, piemēram, kļūdīties pārrakstot. Vai, piemēram, ja ir situācija, ka dati kaut kāda iemesla dēļ ir mainījušies, tad man nav jāpāraksta visas vērtības no jauna. Ja viņas jau man ir ievadītas izklālapā, tad nākošā darbība ar aprēķiniem man vieglāk ir veikt automātiski. Līdz ar to iepazīsimies, ko tad es varu izdarīt, kas ir tās lietas, kas ir jāņem vērā, strādājot ar aprēķiniem, un kas ir tās lietas, kas man atvieglo aprēķinu veikšanu. Tad arī sāksim. Sāksim ar tādu lietu kā aprēķinu ievadīšanu manuāli un iepazīsimies ar to, kas tad man ir nepieciešams, lai šos aprēķinus vispār veiktu. Aprēķini izklājlapās sākās ar vienādības zīmi. Tad, attiecīgi, ja es vienādības zīmi neielikšu, man programma nesapratīs, ka es vēlos veikt aprēķinus. Tālāk ir datu ievade. Datu ievadē mēs strādājam ar skaitļiem, ar matemātiskajām darbības zīmēm, kā arī komatu, kas atdala skaitli no skaitļa. Un šajā gadījumā mans ieteikums, tad, kad jūs ievadāt šīs vērtības, daudz vieglāk ir strādāt ar datora cipartastatūras daļu, nekā ar attiecīgi daļu, kur mums ir šīs zīmes kopā ar simboliem. Tajā brīdī, ja jūs tekstu sāksiet rakstīt aprēķinos, jums šīs te funkcijas, šīs te darbības nestrādās. Izņēmums ir iebūvētās funkcijas, ar kurām mēs strādāsim vēlāk. Tad, kā tad es varu ar šo te visu strādāt? Sāku ar to, ka viens variants varētu būt tāds, ka sākuma datus es ievadu. Piemēram, man ir doti aprēķini uz lapas, un es šos skaitļus ievadu darba grāmatā. Attiecīgi, ievadu skaitli, ievadu darbības zīmi un ar enter taustiņu dabūnu rezultātu. Pirms enter taustiņu noklikšķināšanas ievērojam, ka arī virs šūniņas parādās šī brīža gala rezultāts. Piemēram, vairāki varianti. Ko tad es varu darīt? Tāpat kā matemātikā ir pāris lietas, ar ko tad strādājot mums ir jāatcerās. Tad dalīšana ar nulli. Ja es nulli dalu ar skaitli, tad rezultātu jūs dabūsiet. Ja jūs skaitli tad jebkuru citu skaitli dalīsiet ar nulli, jūs dabūsiet kļūdu. Kļūdu apzīmē ar tādu lietu kā restīti, un tad ir kļūdas nosaukums. Kā mēs redzam, mums arī Google izklājlapas ļoti skaisti paskaidro, kāda tad ir kļūda. Šajā gadījumā funkcija 2 nozīmē to, ka nevar būt nulle, tad nevar dalīt šajā gadījumā ar nulli, mums ir jāvada cita vērtība. Kļūdas var būt dažādas, attiecīgi tad skatāmies līdzi, kādas kļūdas mēs iegūstam, ja tādas situācijas sanāk. Tad stāsts arī par darbību secībām, kas arī šajā gadījumā ir svarīgas un kuras nevajadzētu aizmirst. Attiecīgi, ja es saprotu, ka man ir nepieciešama konkrēta darbību secība, un, attiecīgi, varbūt ir situācija, kad mums ir konkrētas lietas jāveic pirmās vai otrās, tad lietojam iekavas, savādāk jūs iegūsties citu rezultātu nekā ir paredzēts.
Tad vēl viena lieta, ko matemātikā loģiski mēs ļoti smuki saprotam, bet par ko ir jāpievērš uzmanība. Par darbības zīmēm pirms iekavām. Matemātiski es šeit saprotu, ka man pirms iekavām šajā vietiņā būs reizināšanas zīme. Tad, kad es attiecīgi izdaru šo te pašu darbību izklājlapās, man šeit parāda kļūdu, jo dators nesaprot, ka šeit ir šī darbības zīme. Līdz ar to darbības zīmi mums ir jāieliek manuāli. Nu, tad redzam, šādi mēs varam strādāt tad, ja mēs ievadām šīs darbības paši. Bet šī nebūtu nav vienīgā iespēja, un šīs nebūtu nav vienīgais variants, kad es varu strādāt ar aprēķiniem. Ar aprēķiniem es varu strādāt arī tādā gadījumā, kas Excelī ir daudz izplatītāks formāts. Ja man šie aprēķini jau ir doti, tad attiecīgi, kas man ir jāsastāda, attiecīgi ir dotas skaitliskās vērtības. Un te es vairs skaitlisko vērtību nepārakstu ar roku, tā iemesla dēļ, ka man var būt tālāk. Kaut kur šis skaitlīts mainās, vai tas tālāk ir jāizmanto aprēķinos, un mēs esam nomainījuši skaitli vienā vietā, tad ir jāmaina arī visās citās vietās. Ja es, piemēram, rakstītu šeit ir zīmīti, un šo te formulu ievietotu manuāli, tad attiecīgi atrodu, ka Y man ir 25, rakstu reiz, lieku iekaviņas, un rakstu, ka man Z skaitlīts ir 12, mīnus P skaitlīts 11,5. Iegūstu rezultātu. Viss kārtībā, liekas, viss ir labi. Nu, un tad parādu blakus, kā būtu jādara ar šūnu atlasīšanu, nevis ar skaitļu pārrakstīšanu. Un kāda ir atšķirība? Ja man ir situācija, ka man ir dota formula, un attiecīgi doti skaitļi, tad viņus atlasām. Nu, piemēram, šajā gadījumā skaitlis Y man ir 25, uz ko es uzklikšķinu, un man ielasās šūnas nosaukums, kuru es varētu ierakstīt arī manuāli. Tālāk es lieku darbības zīmi un rakstu tālāko secību. Tad iekavas, atkal skaitlis, kas man ir jāatlasa. Šajā gadījumā man ir skaitlis Z mīnus skaitlis P. Iekavas ciet, enter taustiņš. Redzam, ka abi rezultāti ir vienādi. Liekas, viss ir kārtībā. Bet kas notiek, ja es skaitli 25, piemēram, nomainu uz 35? Tad formula, kuru es ierakstīju manuāli, tad pārrakstot skaitlīšus, man nemainās. Toties formula, kurā es atlasīju šūnas, ļoti smuki mainās. Līdz ar to, novēršot šo te risku, ka man kaut kur kādā reizē skaitļi var mainīties, mēs uzreiz šūnas atlasām. Saglabāsiet mieru sev, attiecīgi ietaupīsiet laiku, un attiecīgi nebūs jādara divreiz vienas un tās pašas darbības. Nu ko, šeit šo dzēsīšu ārā un vienkārši atlasīšu šos skaitlīšus, kas tad man šajā gadījumā ir nepieciešami. Nu ko, esmu iegūst pirmo rezultātu. Tas, ko darīs izklālapa, viņi piedāvās arī automātisko aizpildi. Šajā gadījumā mums automātisko aizpildi vēl nevajadzēs, bet mēs stādīsim nākošo formulu. Kas ir jāatcerās arī šeit? Nu, tad attiecīgi matemātiski mēs zinām, ka daļsvītra nozīmē dalīšanu. Un tad, kad mēs stādām formulu, arī šeit ir jāievēro tāda mīļa lieta, ko sauc par darbību secību. Ja manā gadījumā ir dota šāda formula, nu tad atceramies, ka mēs ieliekam apakšpusītē arī iekavas, lai nodrošinātu to, ka mums darbības notiek tādā secībā, kādām viņām ir jānotiek. Nevis attiecīgi ir kāda cita darbību secība.
Nu, un tad šādā variantā mēs varam veikt aprēķinus, un, kā jūs redzat, pēdējā formuliņā man ir tāda lieta kā skaitliskā vērtība. Tātad es varu veikt aprēķinus ielasot šūnas, un es varu arī veikt aprēķinus pievienojot pie atlasītajām šūnām jau kaut kādu konkrētu atsevišķu vērtību. Nu, tad redzēsim tūlīt, kā tas notiek. Nu ko, mums ir skaitliska vērtība un šūnu atlase. To, ko es daru, tad attiecīgi atkal ir zīmīte, ir vienādības zīmīte, un tālāk sako darbība, kas man ir jāizdara. Tātad man ir skaitlis S, kurš tiek dalīts ar skaitli T, jau automāti es zinu, ka tā ir pirmā darbība, tā kā ir dalīšana, un pie šī te dalījuma man ir jāpieskaita skaitlītis 7,85. Piemērā ielikts punktiņš, mēs zinām, ka mums ir jāizmanto komats. Tad es rakstu 7,85, spiežu enter taustiņu un iegūstu rezultātu. Blakus parādu situāciju, kas notiek, ja es izdomāju ielikt šeit punktu. Tad šādā pašā variantā sākums viss kārtībā, un es ielieku uz tastatūras nevis komatu, bet ielieku punktu. Un atkal mums ir erors. Tas ir tas, kas ir jāievēro. Neatkarīgi no tā, kā mums ir dots pierakstā, mēs izmantojam komatu, lai nodrošinātu pareizu darbību un izbēgtu no kļūdām. Mēģinam, skatāmies, un tad jau skatīsimies tālāk, kā ar skaitļiem strādāt.